Rallycross ir asas, ātras un viegli pārskatāmas sacensības, kas vienu vietu pulcē daudzus augstākās raudzes autosportistus. Piemēram, Džimkana zvaigzni Kenu Bloku, rallija leģendu Petru Solbergu un par 9-kārtojo pasaules rallija čempionu Sebastianu Lēbu. Kopā ar pasaules zvaigznēm uz starta stājas arī latviešu jaunie autosporta talanti Reinis Nitišs un Jānis Baumans. Pilotu rīcībā ir 600 zirga spēku satīkšu mašīnas, kas līdz 100 km/h pātrinās ātrāk nekā F1 bloīdi. Kā atklāja Reinis, tad šis pātrinājums burtiski braucēju iespiež krēslā, jo tās ir nepilnas 2 sekundes. Vai spēj to iedomāties? Domāju, ka nē. Dalībnieki nebaidās no kontaktcīņas, un sacensību uzvarētājs nereti tiek noskaidrots tikai spraigas cīņas rezultātā, kas skatītājiem nozīmē 2 adrenalīna un azarta pilnas dienas. Pirmajam Latvijā notiekošajam Monster Energy FIA pasaules rallycross čempionāta posmam Neste World RX of Latvija, pasaules RX un Eiro RX ieskaitē. Kopā biķerniekos redzēsim 49 superkāru klases automašīnas. Pēc aizvadītajiem 9 no 12 pasaules čempionāta posmiem Jānis Baumans kopvērtējumā ierindojas augstajā 10., bet Reinis Nitišs 15. vietā. Startēt savu skatītāju priekšā biķerniekos, protams, ka ir liels gods, bet tāpat laikā arī milzīga atbildība. Un ļoti cerams, ka tā saucamais mājas sienu atbalsts šoreiz būs labvēlīgs abiem mūsu sportistiem. Atbalstot Rīgas Dinamo spēlē pret Omskas Avangardu, Reinis ar Jānu uz arēnu Rīgu bija ieradušies ar vienu automašīnu. Un ikdienā viņiem ir lieliskas draudzīgas attiecības, bet abi sportisti norādīja, ka trasē draugu nav. Tas ir gluži tāpat kā ledus laukumā, kad viens pret otru stājas mūsējie. Un nākamā tāda tikšanās Rīgas skatītāju priekšā būs 3. oktobrī, kad pie mums viesosies Mārtiņš Karsums un Maskavas Dinamo. Par Latviju, par uzvaru, par mūsējiem un, protams, par Dinamo.